vecotājs man iemācīja braukt ar motociklu. Uz 2 ritiņiem jau esmu vairāk kā 30 gadus. Es izvēlējos motociklu sev atbilstošu, ņēmu vērā jaudas kapacitāti, vadāmību un savu braukšanas stilu. Jāsāk ar kvalitatīvu apmācību, ar labu autoskolu, ar vadīšanas iemaņu uzlabošanu, treniņš un vēlreiz treniņš, sākumā iemaņas un pēc tam, pieaugot pieredzēji, arī tad jaudīgs motociklis. Es ieteiktu atcerēties, ka motociklists ir mazāk aizsargāts ceļu satiksmes dalībnieks, līdz ar to ir jāsaprot, ka pats svarīgākais ir viņa drošība. Tad kam jāpievērš uzmanību? Visiem drošam ekipējumam, sākot jau no apaviem. Apaviem ir jābūt potīti sedzošiem ar aizsargiem, tāpat par moto džinsiem vai arī cita tekstila moto biksēm ir jābūt gan ar ceļa aizsargiem, gan ar gurnu aizsargiem, jakā ir jābūt plecu aizsargiem, elkoņu aizsargiem un obligāti arī muguras aizsargiem. Tāpat iesaku izvēlēties spilgtas krāsas elementus, lai motociklists būtu labāk redzams citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.